Reizēm ikdienā sāk likties, ka fotogrāfija ir tikai dzīšanās pakaļ jaunākai tehnikai, jaunākiem paņēmieniem un jaunākiem AI risinājumiem, kas visu izdarīs mūsu vietā. Un tad laiku pa laikam mēs izvelkam vecās kameras, mēs izvelkam kādu filmiņu, mēs attīstam filmiņu un atceramies, kā tas bija agrāk. Un paskatāmies bilžu grāmatas, kā tas bija agrāk. Bet viena lieta, par ko mēs ļoti reti domājam pēdējā laikā, es spriežu pēc sevis, bet varbūt arī jūs varat attiecināt uz sevi. Un tā lieta ir, kāpēc mēs fotografējam? Kāds ir mērķis šai darbībai? Kāds ir rezultāts šai darbībai? Vai šim procesam, vai šim hobijam, vai šai profesijai. Un šis ir jautājums katram neatkarīgi no tā, vai jūs fotografējat sev hobijam, vai jūs fotografējat dabu ar kaut kādu iemeslu uzdevumu, vai jūs fotografējat kāzas vai interjeru, reportāžas, sporta spēles, vienalga. Katram kadram, ko jūs fotografējat, un katram kadram, ko jūs saglabājat, ir kaut kāds uzdevums. Un ir kaut kāds mērķis. Un tad ir tehnika, ar ko mēs fotografējam. Un tehnika pēdējā laikā mums ir sniegusi un sniedz iespējas darīt praktiski jebko. Mēs varam izvēlēties atkarībā no budžeta, sensora izmēru, objektīvu kvalitāti, atmiņas karšu, ātrumu un bitu daudzumu, krāsām un tā tālāk. Un mums ir video, mums ir HDR, mums ir HLG un panorāmas un timelapse un vispārējās iespējas, kuras mēs pārsvarā nekad neizmantojam. Visas iespējas kamerā mēs neizmantojam. Un tad parādās kaut kas interesants. Un šodien šis interesantais ir Pentax Monochrom. Pentax K3 Mark III monochrom melnbaltā versija. Bet šī nav modificētā versija, ko var nopirkt Lietuvā. Šī ir oficiālā versija Pentaxam, melnbaltais Pentax. Jā, tas ir APS-C sensors, 24-25 megapikseļi. Tā ir spoguļkamera. Te ir visas fantastiskās lietas, ko dara spoguļkamera. Tur ir spogulis, tur ir spoguļa klikšķis. Ir ļoti fantastiski daudz vadības, ir sarežģīta vadība, varētu pat teikt. Ir ļoti daudz dažādas funkcijas, bet viena lieta, ko šī kamera absolūti nedara, ir krāsas. Un varētu teikt, ka dabā, tagad mums ziemā to krāsu nav un šovakar tām krāsām, bet šī kameras sensors nespēj un neredz krāsas. Tātad sensors redz tikai gaišumu, katra konkrētā pikseļa gaišumu procentos, un viss. Nav krāsu filtru virsū sensoram, tātad krāsas šai kamerā nav iespējamas. Ko tas mums dod praktiski skaitļos? Praktiski skaitļos mums tas nozīmē 1,6 miljoni ISO, maksimālais ISO, tātad jutība, kur patiesībā attēls ir principā diezgan saprotams un uztverams. Un šeit patiesībā sākas viena cita problēma. 1 600 000 ISO, jeb 1,6 miljoni, jeb 2 soļus vairāk nekā tas bija niknākajam Sony. Tātad no 400 000, 800 000, 1 600 000, 1,6 miljonu ISO nozīmē to, ka fotoaparāts redz vairākas reizes labāk nekā mēs. Un šajos attēlos, ko es ielieku kā piemērus, patiesībā sākas problēma. Divas problēmas sākas šajās situācijās. Tas ir fotografēts Latvijas decembrī minimālos gaismas apstākļos, un tik minimālos gaismas apstākļos, ka es neredzu ar aci to, ko es fotografēju. Es neredzu kompozīciju. Fotoaparāts līdz zināmam brīdim vēl spēj nofokusēties uz kaut ko automātiski, jo manuāli es nespēju nofokusēties, tāpēc, ka es neredzu, ko es daru. Un tāpēc es taisu vairākus kadrus, lai ieraudzītu kameras ekrāniņā kaut kādu kompozīciju
Un tas ir līdzīgi kā fotografēt zvaigznes naktī. Tu neredzi, ko tu dari līdz brīdim, kad tu ieraugi ekrānā, ko tu esi nofotografējis. Un šīs ir tās divas problēmas. Pirmkārt, tās tehniskās iespējas tam sensoram ir tik milzīgas, ka jūs varat fotografēt naktī. Ja jūs redzat, ko jūs gribat fotografēt, un kamera spēj uz kaut ko nofokusēties. Un šis ir jau tā kā kameras tehniskās iespējas ir pārsniegušas loģisko pielietojumu. Un es nesūdzos, tā ir fantastisks sensors, tā ir fantastiska kamera. ISO troksnis vispār nav problēma. Man pat patīk šai kamerai uzgriezt F8, lai tas ISO iet augstāk, 6400, 12, 25000, lai var sākt just to graudu, kas parādās tajā bildē. Un tieši tā, es šoreiz atļaušos teikt graudu, nevis troksni, tāpēc, ka tā struktūra un tā tekstūra tam attēlam ir visai fantastiski īpatnēji. Kāpēc? Un te, protams, daudzi saka, bet mēs taču varam ieslēgt parastajā fočikā melnbalto režīmu, iet fotografēt. Pie tam bezspoguļu kamerās mēs redzam uzreiz skatu meklētājā melnbaltu bildi uz ekrāniņa, melnbaltu bildi, ejam, iztēlojamies un fotografējam. Bet šī ir spoguļu kamera, te jūs neredzat attēlu melnbaltu, līdz jūs to nesat nofotografējuši. Un tumsā fotografējot, patiesībā jūs neredzat neko, pirms jūs neesat nofotografējuši. Mums ir live view, mēs varam ieslēgt ekrānu, kurš starp citu nav atlokāms, diemžēl, bet tas nekas, mēs varam nofotografēt praktiski jebko, ko mēs neredzam. Bet tas, ko teicu iepriekš, tad sensoram nav sarkanais, zilais, zaļais pikseļu krāsu filtru slānis pa virsu. Tātad nenotiek šī interpolācija, nenotiek īsti tā krāsu veidošana ne kameras procesorā, ne datorā. Un tas attēls, ko mēs dabūjam uzreiz, ir patiesībā tuvākais, ko digitālajā pasaulē var dabūt līdzīgu filmai. Tātad tā bilde, kas nāk iekšā objektīvā un tiek projicēta uz sensora, ir tas, ko mēs redzam datorā, ir tas, ko mēs redzējām dabā. Protams, tur atšķiras filmas ideoloģija un digitālā metode, bet nenotiek nekāda apstrāde, jo piksels, kurš ir projicēts no dabas kamerā uz sensora, ir tajā vietā, un viņš netiek interpretēts. Un tāpēc mēs dabūjam tik daudz informācijas, mēs dabūjam tik zemus trokšņus, mēs varam strādāt ar ļoti augstiem ISO, un tas ir fantastisks pielietojums. Tad, ja jūs gribat kameru fotografēt sliktā apgaismojumā, šis ir tas, kurš to izdarīs. Nākamais solis ir Leica monochrom vai Phase One monochrom, bet tas maksā attiecīgi 10-70 tūkstoši uz augšu. Šis maksā principā plus mīnus 2000, plus kaut kāds objektīvs, un jūs varat darīt brīnumus. Internetā jūs varat atrast ļoti daudz salīdzinājumus, kur tiek salīdzināta šī kamera ar citiem, ar to pašu krāsaino Pentax K3, ar citiem sensoriem, un mēģina atrast cilvēku, vai tur ir atšķirība tajā, kā tā melnbaltā bilde izskatās no tās krāsainās kameras un no šīs kameras. Jā, atšķirība ir. Un atšķirība ir tajā, ko es teicu pirms brīža, detalizācija un troksnis. Un par cik šeit nav krāsu informācijas, tad nekas netiek interpretēts, nekas netiek tulkots, un tas ir kā filma, kā melnbaltā filma, bet digitāla. Jums nākas atcerēties, ko dara krāsu filtri uz kameras, tātad skrūvējam virsū sarkano, oranžo, zilo, zaļo, dzelteno filtru, un tādā veidā mēs mainām to kontrastu, ko mēs dabūjam attēlā. Mēs to varam izdarīt pēcapstrādē, bet šajā gadījumā svarīgi atcerēties, ka melnbaltais sensors, melnbaltais fotoaparāts, kurš neredz krāsas, jūs īsti nevarat pēcapstrādē viņam pateikt, zilās debesis uztaisi tumšāk melnas, jo šis fotoaparāts zilās debesis nav redzējis. Viņš nezina, kas ir zils tajā attēlā apkārt. Attiecīgi, vismaz oranžais sarkanais filtrs noteikti atgriežas apritē, un tas noteikti ir jāsāk skrūvēt klāt, un tā kā jūs uzskrūvējat uz spoguļkameras sarkano filtru, jūs visu redzat sarkanu, un jums atkal nav ne mazākās sajēgas, ko jūs fotografējat. Līdz ar to šis ir tāda atgriešanās pagātnē, atgriešanās filmu laikos, tie, kas zina melnbalto filmu un krāsu filtrus, tiem viss liekas skaidrs un saprotams. Dabas fotogrāfijā, ja mēs nefotografējam reportāžu, tad dabas fotogrāfijā šie krāsu filtri ir absolūti nepieciešami, un es pat izvilku no skapja, no kastes to filtru maciņu, lai pirmkārt pamēģinātu atkal pēc gadiem, kā tas izskatīsies, bet lai dabūtu kaut cik sakarīgu rezultātu,
Latvijas apstākļos ar šo kameru krāsas filtri ir nepieciešami. Un nekāda apstrāde tur neko nelīdzēs, jo jums jau nav ko apstrādāt, jums vajag dabūt to rezultātu šeit iekšā. Jāsaka, gan uzreiz, šeit kamerā ir iebūvētas visādas lietas sēpija, tur mākslīgie tie filtri it kā kas kaut ko dara, bet patiesībā viņi nespēja neko darīt, jo tas rezultāts, tas materiāls, kas nāk iekšā, nav modificējams. Labi, es aizklīdu sarežģītās niansēs, tehniskās, bet tas ir tas, ko šī kamera diktē, ko Pentax diktē, ka jums ir jāatgriežas tehniski tādā zinošākā statusā, lai jūs ar šo tiktu galā. Protams, mēs varam iet un visu bildēt pēc kārtas. Te ir cik tur 11 kadri sekundē, labs buferis, vispārējais, labs autofokus priekš spoguļu kameras. Un te gan jāsaka par autofokus mazliet ir tā kā pierasts pie bezspoguļu autofokusa, kurš ir nemanāmāks, ātrāks. Un šis ir tomēr spoguļkameras fāža autofokus, pie kā nākas mazliet tā kā atkal pierast, ka viņš ir varbūt mazliet lēnāks. Viņš ir mazliet jāparegulē savādāk, jo jūs skatāties optiskajā skatu meklētājā, kas, godīgi sakot, vairākus gadus neesmu lietojis. Un te mēs esam atpakaļ. Viss ir kļuvis labāks, foršāks un tā tālāk. Tā ir tehnoloģiski ļoti jaudīga kamera, bet viņa neredz krāsas. Un te es esmu Latvijas mežā. 24. gada 1. janvārī, -10. Pirksti sals, tātad cimdi jāvelk un par cik tā ir spoguļkamera, viss ir forši, mēs varam lietot šo ar pirkstiem. Pogas ir lielas, rullīši ir lieli un kamera ir liela un ērta, attiecīgi es viņu varu paņemt mierīgi rokā un iet darboties ar cimdiem, neapsaldējot nagus un locītavus un pārējo. Un tas ir jauki, tas ir tāds plusiņš. Bet tagad mēs nonākam pie tā sākotnējā jautājuma, kāpēc? Un kāpēc šāda kamera ir vajadzīga? Kāpēc šī kamera eksistē? Un kam, jeb kādam nolūkam, šī kamera būtu nepieciešama. Un atkal internetā ir daudz visādi salīdzinājumu stāsti, kad to kameru vajag pirkt, kad nevajag, un tas nav mans mērķis. Mans mērķis ir priekš sevis saprast, ko es ar šo kameru darītu. Un tad es nonāku pie tā sākotnējā jautājuma, ko es fotografēju un ko es meklēju. Un, ja mēs paskatāmies apkārt, šajā brīdī, ir zaļā krāsa mazliet, ir brūnā, bet tas varbūt ir vienkārši krāsas kamerā man saregulēts, jo patiesībā to krāsu ziemā mums ir ļoti maz. Un kas ir krāsa fotografija? Tā ir realitātes attēlojums, tā ir realitātes kaut kāds salīdzinājums. Un ja mēs atceramies fotogrāfijas pirmie 100-150 gadi faktiski bija monohromi un krāsas fenomens fotogrāfijā parādījās salīdzinoši nesen un, godīgi sakot, tas arī nebija tas pirmais mērķis. Pirmais mērķis bija izmantot šo primitīvo tehnoloģiju, lai radītu kaut kādus darbus, lai radītu kaut kādu vizualitāti, kas pirmajos gados nespēja līdzināties glezniecībai, tas notika vairāk ar krāsu fotogrāfiju, bet tieši šis monohromais medijs ļāva fotogrāfijai attīstīties kā mākslas veidam. Un šis varbūt tāds sarežģīts apgalvojums par to, ka tagad mēs atgriežamies pie mākslas radīšanas pirmsākumiem un tā tālāk, bet pati mākslas definīcija saistībā ar fotogrāfiju ir šis meklējums, ir šis ekspresionisms, ja varētu tā teikt, jeb šī interpretācija, kādā veidā mēs no tā dabā esošā radam kaut ko jaunu. Un šis pat manā galvā šobrīd izklausās visai sarežģīti. Bet, ja man ir fotoaparāts, kurš taisa tikai melnbaltu bildi, tad būtībā šo fotoaparātu es varētu nolikt blakus jebkuram filmiņa aparātam, kurā iekšā melnbaltā filma, un to rezultātu meklēt līdzīgi, kā es staigāju ar filmiņu kameru. Un tas varētu būt jā, tas varētu būt nē, bet kā ideja šī koncepcija manā galvā kaut kur iztur kritiku, jo filma ir sarežģīta, filma ir jāattīsta, tur vajag ķīmiju, tur ir cits process, un tas filmas burvība cilvēka galvā ir iemājojusi
ļoti daudzu cilvēku galvās. Tieši tas fenomens, ka tu fotografē ar filmu, tu nezini, kas sanāks, tu aiznes uz laboratoriju un tu dabū atpakaļ to, kas ir sanācis, un tad tev ir pārsteigums. Un tas ir kaut kā tā diezgan primitīvi un varbūt bērnišķīgi. Šai gadījumā jums ir instruments, kas darbojas tikai melnbaltā režīmā. Jūs nevarat ieslēgt krāsas, un jūs tai fotogrāfijai, ko jūs ar šo izveidojat, nekad nedabūsiet tās krāsas, izņemot Photoshop AI jaunāko kaut kādu. Tātad jūs esat ierobežoti līdzīgi kā ar filmu, bet jums ir iedota brīvība, jo jūs dabūjat digitālu failu, kuru jūs ieliekat datorā un momentā varat kaut ko no viņa sataisīt. Un pirmkārt, ja jums patiesībā patīk melnbaltā fotogrāfija, tad es pilnīgi noteikti ieteiktu apsvērt šo vai Leica monochromu vai Phase One atkarībā no jūsu maciņa, jo tikai un vienīgi ar šo aparātu jūs varat izbaudīt to melnbalto fotogrāfiju. Un es ļoti daudz esmu internetā redzējis jautājumus no fotogrāfiem, arī no visai tādiem darbīgiem, un arī, es pats nekad to jautājumu neesmu uzdevis, bet man ir uzdevuši personīgi, kurš variants šai fotogrāfijai ir labāks, krāsainais vai melnbaltais. Un, diemžēl, tas liecina par mākslinieka apjukumu un par mākslinieka tādu absolūtu noklīšanu kaut kādos ideoloģiskos meklējumos. Jo kā tu vari prasīt, kura versija ir labāka? Tas ir kā tagad slavens gleznotājs uzglezno vienu meiteni ar pērļu auskaru tādā pagriezienā un šādā, un tad sasauc kaut kādu žūriju un prasa, kurš variants jums patīk labāk. Tas ir absolūti pretrunā ar visu māksliniecisko darbību. Attiecīgi, jūs fotografējot izvēlaties, kāds šis darbs būs, krāsains vai melnbalts. Un, ja jums ir šī kamera, tad jūs izvēlaties, ka tas darbs būs melnbalts, un sākat risināt visas tehniskās problēmas ar filtriem, ar gaismu, ar kontrastu, mēģināt atrast dabā, kur ir tas kontrasts, kuru jūs neredzat ar aci, līdz brīdim, kad jūs viņu esat nofotografējuši un ieraugat uz ekrāniņu. Un tas ir pavisam cits radošais process, ko šai gadījumā tiešām tā tehnoloģija atver un paver un sniedz iespēju jums šo procesu izmantot. Un tā bija tāda fantastiska atklāsme, lietojot šo kameru, fotografējot ar šo Pentaxu, ka tas kaut kādā veidā jauna veida ierobežojums. Un mēs visi zinām, ka mēs varam izmantot, teiksim, paņemam vienu fiksētu objektīvu, ejam pafotografēt, un mēs sevi kaut kā ierobežojam tajā redzes leņķī un ar to strādājam. Bet šeit jūs vēl jau vairāk ierobežojat, jūs esat spiesti strādāt ar to melnbalto un spiesti, kas ir svarīgi, ko mēs nevaram dabūt bezpoļu kamerās, ieslēdzot melnbalto režīmu. Šeit jūs esat spiesti iztēloties un vizualizēt, kas būs un kas sanāks no tā attēla. Un tā ir interesanta spēle, tā ir aizraujoša spēle, un es pat teiktu, ka tas varētu būt šajā nogurušajā pasaulē tāds jauns foto hobijs, neskrienot pēc veciem filmiņu aparātiem, kuri lielākoties nestrādā, bet paņemot tiešām modernu melnbaltu aparātu un ejot meklējot dabā vai pasaulē vai pilsētā to melnbalto, saprotot, ka jums nav tās krāsainās versijas, jums ir tikai šī melnbaltā versija. Un šis bija gari, bet tas ir tas, kā es ar to kameru jūtos, un tas ir tas, kā ar to kameru ir jāstrādā, un tas ir tas, ko tā kamera jums iedod kā fotogrāfam, kā māksliniekam. Un tā ir patiesībā, es jums godīgi vēlreiz teikšu, tā ir fantastiski laba sajūta, tā ir sarežģīta sajūta. Tas noteikti nav tā, ka es tagad uzreiz skriešu un nopirkšu šo un visu mūžu atlikušo fotografēšu melnbaltu, bet šis ir brīžiem, kad jūs gribat sev uzlikt kaut kādu izaicinājumu. Nu, varbūt 1. janvārs ir ļoti patētiska lieta runāt par izaicinājumiem, bet tas ir viens veids, kā jūs varat savu radošumu un savus radošos meklējumus padzenāt un piespiest skatīties vairāk. Es visu laiku ceru, ka man aiz muguras kāds ālnis izlīdīs, vai briedis vismaz padzerties ūdeni no upes, un jums būs labs kadrs. Bet, jāpagaida. Vēlreiz atgriežoties pie tā tehnoloģiskā izaicinājuma, ir patiesībā diezgan grūti, bet patiesībā diezgan forši šī vizualizācijas lieta, lai
spētu sākumā vispār mēģināt iztēloties, kas tur sanāks, un pēc tam jau, pēc kaut kādiem 1000 kadriem, atkarībā no, personības un tā tālāk, parādās jau atpakaļ tā intuīcija, kas bija kādreiz filmas laikos, ka tu zini, ko fotografēt un apmēram, kas tur sanāks. Un šobrīd ir tā mazā atšķirība no filmas ir tas, ka tu dabū šeit uzreiz uz ekrāniņa apskatīties, kas tad ir sanācis, un tu vari atkal vēlreiz nospiest, un varbūt tu tā kā pūristi, ja pure fotografija piekritēji teiks, ka nē, tomēr vajag ņemt filmu, lai tu to vizualizāciju attīsti pilnībā, pilnā tā kā ciklā, bez šī ekrāniņa, kas tev ir šobrīd rokā. Bet man vienmēr ir galvā bijis tas arguments, ka filmas ražošana, filmas ķīmija tomēr to dabu piesārņo. Un kaut kur ir kaut kādas sirdsapziņas pārmetumi vienmēr bijuši par to ķīmisko atkritumu kaut kādu tur pārstrādi un tā tālāk. Un digitālais, lai arī tā ražošana ir dārgāka, bet tomēr tai procesā šis ir tīrāks un šis ir ekoloģiskāks aparāts, ar ko es to dabu absolūti lokāli nepiesārņoju. Tad es atnāku ar to aparātu uz mežu, es aizieju ar viņu projām, nekas pēc manis nepaliek. Un ar filmu fotografējot, es pats zinu, ka bieži kaut kur kāds papīriņš nokrīt, vēl kaut kas paliek, un labi, bet tas nav galvenais. Tas ir par procesu. Un process ir tas, ka vajag tomēr iet un meklēt un spēt vizualizēt. Un ja jums tas ir interesanti, es nesaku, ka visiem tas ir, bet ja jums tas ir interesanti, tad es noteikti iesaku šo pamēģināt. Tas pielietojums šai kamerai ir absolūti mākslas fotogrāfija. Tikai un 99%, 95% tas ir mākslas foto, tas ir hobija foto. Ja jūs gribat to procesu, tad jūs ņemat šo melnbalto Pentax vai ņemat melnbalto Leiku vai ko jūs varat atļauties un darbojieties. Profesionāli šis, godīgi sakot, būtu baigi foršā lieta kaut kādiem krēslas vakara nakts pasākumiem. Tas ir reportāžas krēslā vakarā pilsētā, kāzās, tāpat ir mičošanas daļa. Šis tiek galā ar augstiem ISO, ar zemu, tātad sliktu apgaismojumu, labāk nekā jebkas, ko es esmu redzējis. Un šis tiek galā labāk ar sliktu apgaismojumu nekā tas, ar ko es šobrīd filmēju, kas ir Sony A7S3, kas ir 400,000 ISO un kur tā bilde ir lietojama. Šis tiek galā ar to visu apgaismojumu. Un es pat pēdējās dienas speciāli gaidu krēslu un gaidu vakaru, lai es varētu ar šo iziet krēslā, pafotografēt un iegūt to attēlu kaut ko tādu interesantu, ko es līdz šim neesmu dabūjis un ko es neesmu redzējis ar aci, jo ir tumšs un negribas iet ārā. Un šis strādā fantastiski. Šis ir jāizmēģina, kā darbosies uz zvaigznēm, bet tā kā zvaigznes pēdējos, pāris mēnešus nav redzētas mūsu pusē, tad būs jāpagaida. Bet arī rezultāts varētu būt visai fantastisks dēļ tā, ka jums ir iespēja tos ISO uzgriezt ļoti augstus. Tā ir tāda, praktiskā puse tam visam. Jā, šis arī filmē video. Diezgan labi, diezgan forši. Protams, melnbaltu. Un, jā, pēc idejas. Kāpēc gan ne? Jūs varat arī video filmēt melnbaltu. Bet atkal tā funkcija, es pieļauju, ir ielikt šeit tikai tāpēc, lai būtu ķeksīts un lai kāds nečīkstētu, kāpēc tur nav video. Ja man patīk melnbalts video, varbūt. Bet kameras lielais plusiņš tomēr, protams, ir melnbaltais sensors. Un, es pieļauju, ka jūs esat lasījuši, skatījušies par šo kameru, bet mana galvenā sajūsma ir par to procesu. Ne tik daudz par to tehnoloģisko sasniegumu. Šī principā varētu būt pēdējā spoguļkamera, kas ir izlaista šobrīd. Tā reāli ir pēdējā spoguļkamera šobrīd. Varbūt, ka būs vēl kaut kas no Pentaxa, bet Pentax vienīgais, kurš ražo spoguļkameras. Attiecīgi, tas ir tāds, tehnoloģiski, godīgi sakot, visai advancēta, visai sarežģīta, visai tāda jaudīga spoguļkamera ar visu autofokusu vispārējo, un ir prieks lietot. Ir zināma sajūta, tā kā atgriežoties pagātnē, kad bija spoguļkameru laiks, un es atceros savu 810. Nikonu, un tā sajūtas ir līdzīgas, ka tu esi kaut kur bišku gadus atpakaļ tajā spoguļkameru pasaulē, bet tas ir kļuvis mazliet viss modernāks. Tā kā mēs neesam neko šeit zaudējuši, mēs neesam neko ziedojuši. Tā ir
nopietna moderna kamera. Nu, šāds netipisks apskats kamerai, bet, kā es teicu, 24. gads būs savādāks gads. Varbūt es nosalšu turpmākajos video, jo soli tā kā diezgan augstumu gada sākumā. Bet atkal šis ir iemesls izkustēties, iziet ārā un pameklēt kaut ko interesantu dabā. Kas galu galā ir galvenais mērķis, kāpēc mēs esam fotogrāfijā, kāpēc es esmu fotogrāfijā. Un reizēm varbūt tas mērķis ir sevi jāpiespiež, iziet ārā un kaut ko padarīt. Bet galu galā ir kaut kāds rezultāts, ir kaut kāds materiāls, ko es šajā procesā iegūstu, un es ieraudzīju pat interesantu koku, kurš jāaiziet, jānofotografē. Un man, protams, ir joprojām arī šīs video pārdomu nobeigumā tāda iekšēja diskusija. Jo es bieži vien izlemju tās fotogrāfijas vizualitāti kaut kur apstrādē, mājās pie datora, un no dažām es izvēlos, kura būs melnbalta. Bet tas ir tāds slinkāks process, un to jau es tā kā minēju, jo šajā gadījumā man ir jādomā, melnbalti tagad mežā. Man ir tagad jāierauga kontrasts, man ir jāierauga tagad atšķirības, kas izskatīsies labi tai fotogrāfijā. Un tas ir tāds smagāks darbs laukā, tas ir smagāks darbs lokācijā. Bet, manuprāt, tas ir lielāks gandarījums rezultātā. Tāds, sarežģītas pārdomas sanāca, bet, ja jūs arī esat šādos meklējumos, šādās pārdomās, kas tad īsti ir tas, kāpēc jūs to fotogrāfiju taisat, un varbūt jūs klusībā gribat kļūt par otru Anselu Adamsu, tad kur ir moderns instruments, kā jūs varat kļūt par Anselu Adamsu. Labi, tas bija mazliet ironiski, bet katrā ziņā tas virziens ir tas. Protams, jums ir pieejama visa Pentax optika, gan crop sensora, šis ir crop sensors, gan full frame Pentax optika ar adapteriem. Jūs varat likt virsū visu kaut ko citu. Un tas arī patiesībā ir diezgan interesants ceļojums, jo Pentax optika objektīvi šobrīd ir diezgan grūti atrodami, bet salīdzinoši lēti, un arī jaunos jūs varat dabūt patiesībā salīdzinoši ļoti labās cenās. Plus jūs varat tur likt virsū visu no trešām pusēm, manuprāt, Voigtlanders vēl kaut kas tur ražo. Un tā izvēle ir visai liela, tās ir jauns optikas klāsts, ja jūs, piemēram, strādājat šobrīd ar Canon vai Sony vai Nikon vai Fuji, attiecīgi tas ir tāds interesants ceļojums tajā optikas pasaulē. Bet galvenais, kā es teicu, jā, ir tas ierobežojums, ka jūs par tām krāsām, jums nav jādomāt par krāsām, jo krāsas šeit nebūs, šeit būs tikai melnbalts attēli.